Garkalnes māksla un vispār izglītojošā vidusskolā 2014.–2015. mācību gads tika uzsākts pilnīgi rekonstruētajā skolas ēkā. 1. septembrī tika svinīgi atklāta jaunā rekonstruētā skolas ēka, varot durvis gan tiem, kas pirmo reizi sēdēja skolas solā, gan tiem, kuriem šis būs pēdējais mācību gads šajā skolā. Šogad skolā mums uzsāk mācīties 220 bērni, 150 pirmsskolā, 220 vispārējā izglītībā un 105 profesionālās ievirzes programmās. Un mūsu skola realizē 18 izglītības programmas. Es domāju, tas ir ļoti daudz priekš tik neliela skolēnu skaita, bet mēs esam atvērti jaunām idejām un sabiedrības pieprasījumam. Un es domāju, ka tas ir sevišķi raksturīgs Garkalnes novadam, kas pieiet radoši. Un jūs jau zinat, ka abas Garkalnes novada skolas, gan Berģu mūzikas mākslas pamatskola, gan šī Garkalnes mākslu un vispār izglītojošā vidusskola realizē šīs mākslas un mūzikas programmas, kas ir ļoti svarīgas arī bērnu attīstībai, bērnu personības harmoniskai attīstībai. Lēnāk. Nu labi, nevis. Pamagāri nociņ, kā tev iet. Padījā. Uz augšu tas ir padījā. Pasult, pustonis. Uz augšu un uz leju. Tad mēs atcerēsimies, kā mums bija rokas. Mums bija otības rokas. Tā rokas mēs sākumā izkustinājām līdz locītamā. Izkustinājām uz vienu pusīti, uz otru pusīti izkustinājām. Tad mums kāds rokas gāja līdz locītamā. Brīvas rokas. Tās netaisa koleciņos, bet uztaisa brīvas. Uz augšu un līdz arī uz leju. Atkal uz augšu. Uzlēm tad viena roka iet uz augšu, viena roka iet uz augšu, un tad, kad viņi iet uz leju, tad otrā ceļās uz augšu. Pēc tam sāka pūslīt vējš. Un pēc tam lapas krīt no koka. Ļengana un priekšā aizgāja. Paņem no vienreiz drusciņi. Skaidrāk drusciņā un klusiņāk. Klusāk, ja?
Jo tikko tu izšūpo rociņas, izšūpos sev ārā no ritu. Dzirdi? Ja? Akorus mazliet. Celt. Ar vairāk līdzīgi. Celt. Viņš īsti nevar tik vieglprātīgi palikt. Viņš tomēr ir kaut kāds mazliet tāds uztais lielāk akcents. Te viņš tomēr ir saņēmies un sāk tādā foršā dejas soli čakru. Vēlreiz. Tagad visu sol. Sākam augšējā. Brīva. Nokritam un nofiksējās. Visi pirkstiņi jāpaļ blakus kā. Nākamais. Labi. Brīvs. Visur brīvs. Labi. Tālāk. Luk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uz 2 mēs ietupstamies, uz 4 nostājam savu instrumentu. Tajā dziesmiņā, ko mēs esam jau ņēmuši. She's got the 1, 2, 3, 4. 1, tupām! 1, 2, 3. Laikam akcents, ne? Uz viens edzi. Tā ir jāzīmēts. Tās vietiņas viņš ir piano, ja, bet ar akcentu. Tomēr no šeit. Ja. Tagad otrā rokā to pašu. Paņemam pociņus rokās un 8 reizes uz augšu, uz leju. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un uz otru pusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pirmais, es jums izsniegšu šos te attēlus, kurā ir dažādi instrumenti, un jūs jau izdomājat, pie kuras instrumentu grupas te varētu piederēt. Jūs jau uzreiz varat sadalīt viņus pa grupām, lai pēc tam nav haotiski jālīmē klāt. Viņi ir dažādi, māli dažādās krāsās. Ir gaišāk, tumšāk, Labi, lai dzecēt paņemt to skicīt tālāk. Gaisa tik augšāk. Diva zāle. Diva zāle, paņem pūčkas. Vicāk tu lievi. Skolotāji. Jā, tie lielie virkļi pa virsu ļoti smuki, un otrā Šo jāpimēt tāda pati formas. Jā, ir forši, ja tu zīmē tādā pašā formā, bet, ja piemēram, tas neatbilst tavai idejai. Tas
audums, drapērija, viņa arī nāk apakšā un šeit, līdz šai vietā. Es izskatoju krāsu. Nu, būs jājaut. Un tad jāsakās. Ja tad bija zaļā, sarkana un... Zaļa, sarkana, balta, jā, un dažādi sarkanie. Ja sākam ar vēsāku un vēlāk silto pieliekam klāt, un tad mēs dabūjam pie godiem. Jā? Paņemam potas kārtiņu, un tur ir strīpes tāds. Mēs varam ar tas strīpojumu, mēs ievilkt ar rotas kārtiņu. Varam, kamēr mitra krāsa, tad šādi viņš ir slīpi mazliet, virziens. Un redzi, kā mēs varam forši ievilkt ar rotas kārtiņu audumam faktūru. Un to jāizmanto, kamēr mitrs lūdzu strādājam. A nekas, ka tajā vēderā ir dubultā, tā kā piediegts vai kā? Tev jau tad, jā, tā vajag. Šitā dara. Ieliec vispirms adatu, nolaid adatu tajā vietā, kur tev vajag. Ne, vispirms nolaid adatu, kur tev vajag. Tad nolaid ķerpiņu.
sports un mākslas novirzienu taisam tāpēc, veidojam tāpēc šis arī abās skolās, lai, teiksim, augtu inteliģenti cilvēki, teiksim, tas, kas ir nepieciešams, teiksim, mūsu perspektīvai sabiedrības attīstībai. Šī skola, tā iecer tomēr bija, ka viņai jābūt ir gan vidē, gan cilvēkiem draudzīgiem, tāpēc skola arī padomāts par cilvēkiem ar kustības traucējumiem, ir šī te ieeja un lifta. Ēki šī ir vienīgā Latvijā ar tādiem energoefektivitātes rādītājiem. Ja? Un šeit ļoti svarīgi, kāpēc arī cilvēki no visas Latvijas brauc pastīties, vai tiešām tas ir iespējams. Viņi grib pārliecināties, vai ēkā ir logi un cik viņi ir lieli, un vai tur sienas nav metriem biezas, vai ne. Es domāju, ka mums tas rezultāts ir izdevies. Ja? Garkalnes novadā pirms bērnu došanās vasaras brīvlaikā tika sarīkota īpaša drošības diena, kurā piedaloties dažādām operatīvajām un militārajām struktūru vienībām, atraktīvā un bērniem saistošā veidā tika stāstīts par drošību. Bērniem tas ir ļoti svarīgi un interesanti, jo viens ir, kad ar viņu runā tikai pedagogs vai vecāks, bet, kā jūs redzat, šeit ir iesaistīta visa sabiedrība, gan tie dienesti, kas rūpējas par manu drošību, gan mediķi. Tā kā mēs esam pārliecināti, ka šī vasara mums būs droša, mūsu audzēkņiem būs droša, un novēlu to pašu arī visiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Septītās klases. Gudrs, vēl gudrāks. Vēl es spēlēju flautu. Flautu es sāku spēlēt tad, kad es mācījos 3. klasē. Es ļoti gribēju vēl kaut ko darīt, jo man nepatika tā vienkārši sēdēt skolā vai tur iet mājās. Tas nebija priekš manis. Es gribēju kaut ko darīt, un tāpēc es sāku spēlēt flautu. Šogad es spēlēju 4. gadu. Vēl 2 gadi jāmācās. Un es vēl māku spēlēt ģitāru. Es šodien nevaru nospēlēt skolotāju, glābiet mani. Mūzika aizņem, es domāju, tiešām lielu daļu, jo, man liekas, pat klases biedri zina, es visus starpbrīžus dziedu. Es vienkārši dziedu, es eju pa klasi un es dziedu, es eju pa gaitu un es dziedu. Un tas ir īstenībā ļoti dīvaini, bet ļoti forši.